Laikā, kad pasaulē tik strauji mainās, ienāk jaunās tehnoloģijas, ir neparedzama attīstības scenārija, paredzams ir, es teiktu, tā apkopojot resursu trūkums un tā tālāk, tad tā atbilde nekad nav ārējā pasaulē. Viņa nevar būt ārējā pasaulē. Šobrīd notiek tas, kad ir jāmainās tai paradigmai, kas ir tas atskaites punkts, vai tas ir ārējā pasaule, vai tas nāk no mūsu iekšējās pasaules, no iekšējās motivācijas. Visticamāk, ka tas ir ļoti precīza, laba sevis pazīšana, tas, kas ir atbilde par to, kas notiek ārējā pasaulē. Nevis, kā līdz šim ir bijis tik izteikti, ka cilvēki cenšas pielāgoties, iederēties, atbilst un pa katru cenu cīnīties, lai viņus tā teikt pārēji kāds apstiprina vai validē. Pāriet uz to sevis validēšanu, sevis atzīšanu par pilnvērtīgiem